ASIA AI nozīmē Artificial Intelligence, tad mūsdienās mākslīgais intelekts. Un mūsu uzņēmums sastāv pārsvarā no zinātniekiem, ir arī dizaineri un programmētāji. Mēs izstrādājam dažādas risinājumus, mākslīgā intelekta risinājumus citiem uzņēmumiem. Sākam ar ražotnēm, palīdzam ražotnēs automatizēt lietas, kvalitātes kontroli, grāmatvedībā automatizēt rēķinu ievadi, dokumentu plūsmas un visbeidzot līdz pat mājaslapai un komunikācijai ar klientu vai iekšējā saskarnē chatboti, tādi chatboti, kas ir balstīti kā ChatGPT. Pēdējā laikā mūsu klientu vidū ļoti pieprasīts produkts ir chatbots, un šis chatbots strādā ļoti atšķirīgi no tā, kā chatbots strādāja vēl pagājušajā gadā. Tā vietā, lai pieslēgtu sarežģītu sistēmu, kur tev jāsaprogrammē, ko tieši chatbots atbildēs klientam un prognozēt katru brīdi sarunā. Un attiecīgi, tad, ja tu kaut ko uzraksti, kas nebija gaidīts, tad chatbots nestrādā. Un mums visiem ir bijusi pieredze, kad labāk vienkārši rakstīt e-pastu vai zvanīt. Jo viņš vienkārši atbild ne to, ko tu prasīji. Un tad tas, kas tagad ir noticis, ir arī mūsu uzņēmumā, ka mēs esam izveidojuši latviešu valodā runājošu chatbotu līdzīgu kā ChatGPT, bet viņš saprot tieši jūsu uzņēmuma visus procesus, jautājumus, zināšanu datubāzes. Un tas notiek tā, ka pirms tam tajā chatbotā ielādē dokumentus kā PDF, Word dokumentus, mājaslapas, un tad tālāk chatbots jau pats atrod vajadzīgo informāciju, atbild uz jautājumiem. Un visbeidzot, tu kā vadītājs var apskatīties, ko cilvēki bija uzdevuši un kur bija kaut kādi caurumi, un kurā brīdī viņi sazinājās vēl papildus ar tevi. Un attiecīgi sistēma ļoti fleksibla, nevajag ieguldīt daudz laika, var ātri uzstādīt un tiešām var pielāgot gan e-pastiem, WhatsAppiem, gan jebkādām citai komunikācijai.